Jau no 9. septembra ir sākusies reģistrēšanās publisko bibliotēku lietotāju erudīcijas konkursā Meklē un atrodi datubāzē letonika.lv, ko rīko sabiedrība Tilde un valsts aģentūras kultūras informācijas sistēmas. Tātad šis konkurss ir vairāk domāts bibliotēku lasītājiem, bet var arī iesaistīties bibliotekāri. Konkursa laikā mūsu apmeklētāji strādā sistēmā Letonika, kas ir pieejama internetā un meklē atbildes uz konkursā uzdotajiem jautājumiem. Šogad sacensības ir individuālas, un katrs dalībnieks pārstāv vienu bibliotēku un vienu no 4 līgām – pamatskolas skolēnu, vidusskolēnu, pieaugušo lasītāju vai bibliotekāru līgu. Konkurss risinās 5 kārtās, un pirmā jau ir sākusies 15. septembrī un ilgs līdz 29. septembrim, kad arī sāksies nākošā kārta. Ilgs tas līdz decembrim. Dalībnieki, kas uzvarēs, nokļūs finālā. Un finālā viņi atkal startēs individuāli klātienē, un rezultātā viņi saņems arī balvas, ja uzvarēs. Un balvās pasniegs fotoaparātu, būs arī mūzikas atskaņotājs un arī izklādējošs brauciens konkursa dalībniekiem. Ilze Putniņa aicina lasītājus iegriezties bērnu bibliotēkā un piedalīties konkursā. Vēl bibliotēka aktīvi iesaistās valsts aģentūras piedāvātajos elektroniskajos resursos. Tātad bibliotēkā var ne tikai lasīt grāmatas un žurnālus, bet bibliotēka piedāvā arī saviem lasītājiem izmantot dažādas datubāzes. Un viena no tām ir jau manis pieminētā Letonikas datubāze, kurā šobrīd norisinās šis konkurss. Vēl mēs piedāvājam arī Lursoft laikrakstu bibliotēku, kuru arī izmanto diezgan aktīvi pieaugušie cilvēki mūsu bibliotekā. Tūlīt mēs arī piedāvāsim Letas nozares arhīvu, tātad arī šo datubāzi var izmantot Limbažu bērnu bibliotēkā un arī normatīvo aktu informācijas sistēmas datubāzi. Un mūsu biblioteka ir saņēmusi 9 jaunus datorus Geitsa fonda projekta ietvaros. Arī internetu pieslēgums ir ļoti ātrs, tāpēc mēs aicinām pilsētas iedzīvotājus nākt un izmantot šos elektroniskos resursus, jo tie mūsu lasītājiem ir bez maksas.